Labvakar, cienījamie vecāki! Esat sveicināti Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā, kārtējā vecāku sapulcē. Un kā jūs redzat, šeit ir tehnikuma galvenie cilvēki, kas palīdzēs atbildēt un izskaidrot situāciju mūsu tehnikumā, visas inovācijas un jaunumus, kas notiek mācību procesā, eksaminācijā, iekšējās kārtības noteikumos. Tā kā nekavēsim laiku, un es došu vārdu saviem kolēģiem, un pēc tam jūs varēsiet uzdot savus jautājumus. Ja jautājumi jau ir tagad, droši rakstiet tērzētavā, centīsimies pēc prezentācijas iziet cauri visiem jautājumiem un uz viņiem atbildēt. Tā kā paldies, Gunta, lūdzu. Jā, sveicināti, es esmu Gunta Šmaukstele un pastāstīšu vairāk par eksamināciju. Nākamā lapa. Tātad praktiski, kas ir profesionālās izglītības programmas, jūs jau caur savu jaunatni esat sapratuši, ka tas nav tikai profesionālais, bet tas ir arī vispārējās vidējās izglītības saturs. Un atšķirībā no pagājušā gada, kad vairāk stāstījām par diagnostiskajiem darbiem, par pārbaudas darbiem, obligātiem pārbaudas darbiem, tā ir ikdiena, kuru jūs jau zinat, kur jūs varat ieraudzīt, kā jūs varat par saviem jauniešiem paprasīt. Tātad visi šie vērtējumi ir MyKūbā, un pedagogiem, tie, kas vada šīs nodarbības, tātad ir arī norādīts, par ko šie vērtējumi ir. Bet sākot ar šo gadu, pagājušajā gadā tas bija mazāk, tad mums parādās jaunas lietas, un tā jaunā lieta, kas ir tie moduļu noslēguma darbi, kuri jau ir par tiem moduļiem, kas ir apgūti. Tātad šie darbi ir kā maziņi eksāmeni, kur ir mazāk stundu, tur viņš ir vienkāršāk, kur ir vairāk stundu, tur ir sarežģītāk šis darbs. Un tad, kad šis moduļu noslēguma darbs ir izpildīts, tad jaunietis var saņemt moduļa apliecību, ja gadījumā neturpina mācīties. Ja turpina mācīties, šādām apliecībām, manuprāt, nav pārāk lielas nozīmes, jo visu paveikto jau apliecinās kvalifikācijas eksāmens, tātad tas, kad var saņemt profesionālo izglītību apliecinošos dokumentus. Bet līdz tam, un tas, kas 2. un 3. kursiem tagad ir ļoti svarīgi, parādās valsts pārbaudas darbi. Tātad tā ir matemātika, svešvaloda, valsts valoda. Un turpmāk es pastāstīšu nedaudz plašāk, bet tātad arī šeit varbūt liksies jocīgi, ka ir rakstīts 3,5 kurs un 4. kurs, kad ir kvalifikācijas eksāmeni, bet skolā mums ir kvalifikācija pavārs, kuru kopā māca 4 gadus, bet, kad ir 3,5 gadi pagājuši, tad kārto kvalifikācijas eksāmenu kā pavārs, un beigās pēc pusgada jau kā restorāna pavārs. Un var kārtot eksāmenu šajos 3,5 kursos un, kā saka, iet strādāt, neturpināt mācības, bet, manuprāt, veiksmīgāk ir tad, kad tomēr vēl pusgadu nomācās un iegūst jau profesionālo vidējo izglītību apliecinošo dokumentu. Nākamo slaidu. Bet par to, kas pašreiz ir tuvāk. Tātad šeit ir norādīti, kurā kursā lielākajai daļai ir eksāmeni. Pašreiz eksāmenu laiks vēl nav zināms, jo nav pieņemti ministru kabinetu noteikumi. Tikko šie noteikumi būs, un mūsu darbinieki tam ļoti modri seko, jo tad, kad šos ministru kabinetu noteikumus pieņem, tur ir pilnīgi skaidri pateikts, kurā laikā, kas ir jādara. Tieši tāpat kā jauniešiem tas jāzina, arī mums ir jāzina. Kādēļ mēs tik ļoti sekojam? Tādēļ, ka
jauniešiem būs pašiem jāpiesakās valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā, taču varbūt, ja jums jaunieši saka, ka viņi tad mājās sēdēs un to darīs, lūdzu, pasakiet, ka lai tā nedara, ja? Jo mums katru gadu jauniešiem gadās kļūdas. Un tādēļ mūsu darbinieki tajā laikā, kad jauniešiem būs stundas, kur ir datori, ieies, parādīs, kur tas ir un kā to dara, un tātad palīdzēs aizpildīt šos pieteikumus, jo eksāmeni ir daudz un dažādi, gan ir vispārīgais līmenis, gan optimālais līmenis, gan augstākais līmenis. Dažreiz jaunieši īsti nezin, kādu līmeņa programmu viņi apgūst, un līdz ar to šo te atbalstu mēs katru gadu sniedzam, un tas dod labus rezultātus. Vēl par pieteikšanos. Tātad jāpiesakās ir visiem, arī tie, kas skaidri zina, kā būs atbrīvojums. Ja? Jo tā sistēma, piesakoties sistēmā, ir tāda, ka piesakās un tad ievada atbrīvojumu. Lūk, augšā zilajā rāmītī vēl ir tātad, ja pagājušā gadā nav izdevies nokārtot pārbaudījumu, tātad atkal ir jāpiesakās, jo eksāmenu var kārtot atkārtoti, un tad ir jāvēršās vispirms jau, protams, pie savu skolotāju. Par atbrīvojumiem. Tātad valsts pārbaudījums, šie centralizētie eksāmeni ir no tiem, no kuriem var atbrīvot. Atšķirībā no profesionālās kvalifikācijas eksāmena, kur nevar atbrīvot. Tikai ir lūgums, lai saulaicīgi sāktu šīs medicīnas dokumentus kārtot, jo itin bieži ir jāstāv garās rindās, ārsts saslimst pēdējā brīdī vai pats jaunietis saslimst. Ir bijis tā, ka tiešām jau tas 1. marts un ir pagājis 1. marts, līdz kuram var pieteikties, un dokumenti vēl nav, un tad ir visiem ļoti nervozi. Tātad to var jau kārtot saulaicīgi. Vēl viena lieta. Tātad eksāmeni ir jākārto katru gadu, cik ilgi vien mācās tehnikumā. Piemēram, ja man ir bijis atbrīvojums šogad, bet, teiksim, man ir šogad bijis matemātika, un nākamgad ir latviešu valoda, ja? Tātad man nākamajā gadā atkal ir jādabū šis te apliecinājums, ka es esmu atbrīvota. Tādēļ, ja jūs zināt, ka jauniešiem ir problēmas, tad vajadzētu rakstīt vārdiņu pastāvīgi un nenorādīt mācību gadu. Ja, jo dažreiz daktari uzraksta pastāvīgi un norāda mācību gadu. Tas nozīmē, ka nākamajā gadā atkal ir jāgādā šis te jaunais atbrīvojums. Tā kā jūs jau varat sākt to tagad, viņš būs derīgs līdz tam brīdim, tad, kad jau būs jāreģistrējās un viss tas pārējais jādara. Nākamā lapa. Par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Tātad tie, kuri mācās 3 gadus, kārto 3. gadā, tie, kas mācās 3,5 pavāros, tie ir 3,5 gadi, un visi pārējie 4. gadu beigās. Un kvalifikācijas eksāmenam drīkst pieteikt tikai jauniešus, kas ir izpildījuši visu izglītības programmu. Tie ir gan moduļu pārbaudījumi, gan prakse visa ir nostrādāta, un līdz ar to arī tad tikai tiek rakstīts rīkojums par to, ka jaunietis tiek pielaists eksāmenu kārtošanai. Atšķirībā no centralizētajiem eksāmeniem, tātad valsts pārbaudījumiem,
Šeit jaunieši mēs piesakām mēnesi pirms eksāmena. 4. kursā mēs arī tieši tāpat, tātad tie, kam jākārto kvalifikācijas eksāmenes, mēs tieši tāpat sniedzam atbalstu, lai pieteiktos, lai nebūtu kaut kādas kļūdas. Kādēļ es tik daudz uzmanības veltu šeit pieteikšanai sistēmā, jo tur tiek ievadīti, teiksim, šeit konkrēti arī kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. Ja jaunietis nav pieteicis kārtot eksāmenu, tad nevarēs ievadīt rezultātu par viņiem, un tieši ir saistīts jau pēc tam ar dokumentu izsniegšanu. Par to tātad skola rūpējās atbalsta, bet kad pienāk tā eksāmena diena, tātad eksāmens, varētu teikt, 99% gadījumu ir Latvijā centralizēti veidots, tātad mēs saņemam eksāmenu saturu, un tad jau mūsu kā skolas, varētu teikt, iespējas sniegt atbalstu tā kā beidzās, jo nāk mums nozares pārstāvji, tātad tikai darba devēji ir tie, kuri pieņem šos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus. Lūk, kā līdz šiem eksāmeniem nokļūt, ir uz zeltainā lauciņa, ir uzrakstīts tātad iepriekšējo gadu visu kvalifikāciju, eksāmenu programmas, tātad tur, kur ir kā notiek eksāmens, kādi ir jautājumi, kā kas ir jādara, kādi materiāli tiek izmantoti. Tātad par pagājušajiem gadiem viss ir lūk šajā te mājaslapā, tātad jāatrod tikai vajadzīgā kvalifikācija, jāuzklikšķina. To var darīt absolūti nereģistrējoties, to jūs varat atbalstot savus jauniešus kopā darīt, to var jaunietis darīt viens pats, to var jaunieši uzaicināt, lai pedagogi, tad, kad ir, teiksim, atkārtojums stundas, to kopā izskata, tas sniegs tādu papildu drošību eksāmenu laikā. Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti labi eksāmenu rezultāti. Mums vidēja atzīme tehnikumā ir 8 balles. Tā kā es ceru, ka arī jūsu jauniešiem būs izdevies ļoti labi apgūst programmas, un viņi tieši tikpat labi nokārtos eksāmenus kā iepriekšējo kursu jaunieši. Tā, tas ir viss. Tātad, ja būs jautājumi, es pēc tam atbildēšu, kad kolēģi pabeigs. Labvakar. Tātad šajā gadījumā es esmu vispār izglītojošo mācību priekšmetu nodaļas vadītāja, bet par to varbūt šobrīd netik daudz, vairāk par stipendijām, jo manā pārziņā ir visas skolas stipendijas. Un tas ir tas, laikam, svarīgākais jauniešiem, kas katru mēnesi rada kaut kādus jautājumus. Jo pagājušajā gadā tika mainīti ministru kabineta noteikumi par stipendiju piešķiršanu. Līdz ar to attiecīgi arī skolai, tehnikumam bija jāveido jauni stipendiju piešķiršanas noteikumi, jauns nolikums. Ja ir interese jūs ar šo nolikumu, varat brīvi iepazīties tehnikuma mājaslapā, sadaļā izglītojumiem, un ir apakšsadaļa normatīvie dokumenti, kur arī jaunākā versija stipendiju piešķiršanas nolikumam ir brīvi pieejama jebkuram. Un līdz ar to var izstudēt, apskatīties, bet tātad šeit šobrīd ir tā svarīgākā informācija par to, kas tad pagājušā gada noteikumos ir ticis mainīts un par ko līdz šim brīdim vēl dažam no jauniešiem rodas jautājumi, jo viņi vēl īsti nespēja saprast, kā tad to stipendiju tur rēķina un kāpēc katru mēnesi kaut kas ir citādāk vai kāpēc nav tā, kā viņi bija iedomājušies. Tātad tas, kas ir mainīts, stipendiju aprēķins netiek veikts katru mēnesi, bet šobrīd ir 2 stipendiju aprēķina periodi no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un no 1. jūlija līdz 30. decembrim. Tātad tas nozīmē, ka 30. jūnijā vai 30. decembrī tiek uztaisīta Naikūba atskaite
kura apkopo vidējos vērtējumus, un attiecīgi tad pēc šī vidējā vērtējuma rezultātiem tiek piešķirta stipendija uz nākamajiem 6 mēnešiem. Jā, tātad mainījies ir tas, ka katru mēnesi mēs vairāk nerēķinām atzīmes, bet tātad vidējais vērtējums ietekmē nākamo pusgadu. Kavējumus mēs, protams, rēķinām katru mēnesi, jā, un šeit tātad, kā jūs redzat, arī tie noteikumi, kas ir tajā brīdī, kad ir kavējumi, cik ir kavējumi, un kurā brīdī minimālā stipendija, kas notiek, vai kas nenotiek, lai saņemtu paaugstināto stipendiju. Tātad 30. decembris šobrīd būs tuvākais aprēķina datums, un tātad tajā brīdī aprēķinot vidējo vērtējumu, jūs tur redzat arī slaidiņā šo atzīmju gradāciju un iespējamo summu, kas tiek piešķirta. Tātad jau uz 30. decembri vidējais vērtējums ir virs 4 ballēm, nav neviena nesekmīga mācību priekšmeta semestrī. Tātad vidējās izglītības priekšmetos 4 balles, pārējos priekšmetos 5 balles. Ja iepriekšējā mēnesī nav kavēta neviena mācību stunda neattaisnoti, tur ir pazudis kaut kur vārdiņš neattaisnoti kavējumi. Un, ja izglītojumais ir piedalījies dažādos konkursos, olimpiādēs, dejo, dzied, visu kaut kur citur iesaistās, tad par to vēl ir papildus bonusiņi, jā, papildus piemaksas tiek piešķirtas. Savukārt, ja jaunietis ir sekmīgs, tātad virs 4 ballēm vidējā viņam ir, bet kaut vai vienā mācību priekšmetā uz 30. decembri ir nesekmīgs vērtējums, tad tas automātiski nozīmē, ka viņš saņem minimālo stipendiju. Un attiecīgi, ja ir 2 vai vairāk nesekmīgi priekšmeti uz stipendiju aprēķina datumu, tad viņš nākamo pusgadu stipendiju nesaņem. Un tad radās vasarā dažiem jautājumiem, es taču jūlijā, tur sākumā vai septembrī ātri nācu un izlaboju, kāpēc man nepiešķir to stipendiju. Diemžēl mums nav tiesība mainīt stipendiju summu perioda vidū. Ja viņš uz 30. decembri bija nesekmīgs vienā priekšmetā, tad viņš arī izlabojot šo vērtējumu, turpmākos 6 mēnešus saņems minimālo stipendiju. Jā, tas ir viņa paša interesēs labot, lai pēc tam nav lielākas problēmas, bet mums nav tiesība pārrēķināt stipendiju, jo MK noteikumi to neparedz. Un attiecīgi katru mēnešu kavējumi ietekmē nākamā mēneša stipendiju, tātad viņš var būt izcili sekmīgs. Piemēram, uz 30. decembri vidējo vērtējumu saņemt, pieņemsim 7,89, bet janvārī nokavējot vairāk par 8 neattaisnotām stundām, diemžēl viņš februārī stipendiju nesaņemtu. Jā, tātad kavējumi ietekmē nākamā mēneša stipendijas saņemšanu. Un, protams, arī, ja ir rakstveida brīdinājumi vai rājieni par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, tātad viens brīdinājums vai rājiens, tas nozīmē minimālā stipendija, un ja 2, es ceru, ka vairāk par 2 neviens nenopelna, tad stipendijas, diemžēl, nav. Jā, tad kas tā īsumā, ja kādam būs kāds jautājums, tad droši ierakstiet, un tad beigās atbildēsim uz šiem jautājumiem. Paldies! Tā šobrīd mums vajadzētu pieslēgties valsts aizsardzības mācības pārstāvim. Es ceru, ka Aleksandrs ir online. It kā pie dalībniekiem ir? It kā ir, jā. Tas ir mikrofons slēdz. Varbūt, jā. Labdien, labvakar, vai mani dzird? Jā. Jā, man bija problēma, laikam hosts, jā, tagad ir, bija liedzis man pieslēgt mikrofonu un kameru, tagad viss notiek. Tātad, labvakar, esmu štabu virsrašanas ierēncijas, Jaunsaras centra 5. nodaļa 1. nodaļas vadītājs, tad īsumā par valsts aizsardzības mācību. Tad neko jaunu nepateikšu, mums ir jau vairākus gadus notiek šis priekšmērķis
jūsu mācību iestāde. Tad sadarbībā ar mācību iestādi mums, man liekas, ļoti laba. Ja ir kaut kādas neskaidrības, tad mēs viņus esam ļoti ātri spējuši atrisināt. Tad esošu mācību gada pagaidām nav nekādas indikācijas ne no mācību iestādes, ne no maniem instruktoriem, kuri tur darbojas un vada šo priekšmetu, ka būtu kaut kādas problēmas. Ja šādas problēmas ir, tad aicinu vecākus motivēt savus jauniešus, bērnus, lai viņi runā ar instruktoru, ja? Un ja ir kaut kādi kavējumi, tad laicīgi dot informāciju instruktoram, lai teiksim, nokārtot kaut kādas parādas. Ja? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka, pieņemsim, ja viņš nav apmeklējis kaut kāda iemesla dēļ kaut kādu nodarbību, ja? Tad viņš nevar vienkārši atnākt uz nākošu nodarbību un, teiksim, faktu priekšā pateikt instruktoram, es gribu tagad izlabot kaut kādu tēmu, kura bija tā kā pagājuši mēnesi, jo instruktoram ir jāsagatavojas, viņam tam visam ir vajadzīgs ekipējums, ja? Tad tā ir, teiksim, savu ziņā tāda skrupuloza plānošana. Un ja tas nebūs izdarīts, tad viņš arī nevarēs nokārtot kaut kādus savus parādus. Tas ir īsumā vispār to apmācību. Nu, galvenās lietas, ja tagad mums ir laikā apstākļi mainīgi, ja, tad atgādinām bērniem, lai viņi paseko līdzi, kas viņus sagaida nākamajā nodarbībā, ja, un ja viņam ir jāiet ārā, ja, un nodarbība notiek ārpus telpām, tad, nu, attiecīgi jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem, ja. Tas ir no manas puses viss. Kaut kādi jautājumi, lūdzu? Ja jautājumi nav šobrīd, tad varbūt vēlāk radīsies, tad Tārzētavā lūdzu uzrakstiet. Jā, paldies. Paldies. Labvakar, es esmu Ilze Pilāne un nedaudz atgādināšu par mācību procesu un darba organizācijas kārtību. Tātad joprojām visu aktuālo informāciju par mūsu tehnikumu, par mācībām, par dažādiem pasākumiem, konkursiem, visu pārējo var atrast mūsu tehnikuma aizslapā. Ziemļu brīvlaiks šajā mācību gadā mums sākas no 22. decembra, tā ir pirmdiena, tātad piekdiena ir klašu, izdod, teiksim, ir klašu eglītes, pārunā rezultātus un dodas brīvdienās. Un tehnikumā mēs visi tiekamies 5. janvārī. Nedaudz vēl par kvalifikācijas eksāmeniem. Kolēģi jau pašā sākumā izstāstīja, tas attiecas uz 3. un 4. kursiem. Tikai atgādinu, ka visi kvalifikācijas eksāmeni ir jākārto valsts valodā, jo eksāmenu pieņem nozaru pārstāvi, darba devēji, uzdod jautājumus arī praktiskajā daļā. Tātad var uzdot jautājumus par jebko, par saistībā ar profesiju, un ir jākārto visās profesijās arī teorētiskā daļa. Tātad arī tas viss notiek valsts valodā. Vēlreiz atgādinu, ka visām praksēm ir jābūt nostrādātām. Ja tā ir gadījies, kad ir saslims prakses laikā vai kāds cits apstākļus, tad ir jāgriežas pie prakses vadītāja tehnikumā jaunietim, jāraksta, jāzvana vai WhatsAppā kādu ir vienošanās, jāatrod laiks atnākt uz tehnikumu, jāuzraksta iesniegums, kad lūdzu atļaut atstrādāt praksi no mācībām brīvajā laikā. Un tad vai nu meklējam citu prakses vietu vai tajā pašā, vai arī ir iespēja tehnikumā atstrādāt šo praksi. Tātad jaunietis nāk uz stundām, mācās, un pa pēcpusdienām, pa vakariem, vai atkarībā, kur viņš iziet šo praksi, vai brīvdienām, svētku dienām ir jāatstrādā prakse. Un prakse ir jāatstrādā, tātad
atkarībā, cik tur ir tas parāds radies, vai nu līdz semestra beigām, vai sliktākā gadījumā līdz mācību gada beigām. Un, ja praksa nav nostrādāta, jebkura praksa, kā jau kolēģis sākumā minēja, tad faktiski mēs pie kvalifikācijas eksāmena nepielaižam. Tas nozīmē, ka viņš nevar kārtot kopā ar visu grupu un veikt tehnikumu. Tāpat gribu atgādināt, kad attiecas uz 2. un 3. kursu jauniešiem, kad tehnikumā uz 2. gadu nepaliek. Tas nozīmē, ka beidzot mācību gadu ir jābūt sekmīgiem visos priekšmetos, moduļos, vai ja modulis beidzās, teiksim, semestra laikā, kad izliek galīgu atzīmi, tai ir jābūt sekmīgai. Un sekmīga vērtējuma joprojām mums ir vispār izglītojošos priekšmetos. Tas ir 4, ir jābūt 4 ballēm. Savukārt profesionālajos moduļos un mūža izglītības moduļos zemākais vērtējums ir 5. Ir 5 balles. Tā kā lūdzu pievēršat tam uzmanību. Vēl pie praksēm, tad joprojām tikai atgādinu, ka mācību grafiku, arī plānoto prakšu grafikus var redzēt tehnikuma mājaslapā. Un šeit jūs slaidā redzat, ir sadaļa pedagogiem, un pašā apakšā ir mācību procesa grafiki. Un uz tiem uzklikšķinot parādās nodaļas, jūs noteikti jau zinat, kurā nodaļā ir jūsu jaunietis. Uzklikšķiniet, tur parādīsies tabula pa nedēļām un lielie burti P. Tad tur ir arī apakšā atšifrējumi, nozīmē, ka jaunietis iet praksēs. Tā kā tas viss jau ir redzams pa visu mācību gadu uz priekšu. Tālāk, lūdzu. Par valsts valodu joprojām ar valsts valodas lietošanu mācību procesā reizēm ir grūtības jauniešiem, nav tik vienkārši. Visi mācību procesi notiek valsts valodā, jo arī visi eksāmeni ir jākārto valsts valodā, tāpēc ir ļoti svarīgi. Ja jūs jūtat un redzat, ka jūsu bērnam nav pietiekamas tā valsts valodas zināšanas, mēs tehnikumā esam raduši 2 reizes nedēļā iespēju bez maksas nākt uz papildus konsultācijām. Lūdzu, lai jaunieši iet pie saviem grupu audzinātājiem un saka, kad vecāku sapulcē teica, ka jūs varat palīdzēt, teiksim, aizvest pie skolotāja, sazināties, kura šīs konsultācijas vada. Konsultācijas ir no 5, tad, kad 5 vakarā, kad beidzās visas stundas. Stundu būtībā no 5 līdz 6, bet iepriekš noteikti ir jāsazinās, jo jaunieši nāk un katram paskatās, kāds ir zināšanu līmenis, lai, teiksim, viņu uzlabotu. Izmantojiet, jo godīgi jāsaka, centralizēto eksāmenu rezultāti ir ļoti atkarīgi no tā, kā jaunietis zina šo valsts valodu. Jo ja viņš var izlasīt tekstu, bet viņš viņu nesaprot, kas tur rakstīts, viņš nevar nolikt ne matemātiku, ne latviešu valodu, un arī, protams, svešu valodu, ja viņš viņu nezina, izmantoja to. Gribu atgādināt arī par maiku parolēm, lai jūs varētu sekot līdzi savu jauniešu progresam, kā viņiem iet pa tehnikumu. Ja šīs paroles kaut kur ir pazudušas, atkal griežaties pie grupu audzinātājiem, uzrakstiet, viņiem ir iespēja viņas atjaunot. Ja grupa audzinātāji kaut kādu iemeslu dēļ neatbild vai mazums ir noslogoti neredz, rakstiet man Ilze Pilāne, eter3.lv, Miku varbūt uzrakstīja. Čatā, terzētavā, uzrakstiet tikai noteikti jūsu jaunie bērnu vārdu, uzvārdu un grupas numuru, ja zinat. Mēs sameklēsim, un ja Maikubā būs ievadīts jūsu kontakta informācija tālrunis, tad mēs sazināsimies, lai nodotu jums šīs paroles savu jauniešiem. Tālāk, ko es gribu vēl nedaudz pakavēties pie kavējumiem. Kolēģi jau saistībā ar stipendijām par šo stāstīja. Tātad atgādinu vēlreiz, kad vecāku vai pilngadīga izglītojumā paša rakstīta zīme var būt 1 diena mēnesī. Tas ir 10 stundas. Vienā dienā nevar salasīt tā, ka šodien 2 stundas, rīt 5 stundas un piekdien vēl tur 3 stundas. 1 diena mēnesī.
Izņēmumu gadījumu, protams, tad, ja jaunietis bērns ir slims, ir ārsta zīme, vai arī, teiksim, tehnikuma vadības izdots rīkojums, vai nu par dalību kādā, nezinu, konkursā, sporta sacensībā, mobilitātē, tas ir attaisnots. Savukārt, ko gribu teikt, ja jūs plānojat doties, nezinu, ceļojumā vai bērns ārpus tehnikuma piedalās dažādās sporta sekcijās vai pašdarbības kolektīvos, teiksim, savā pilsētā, kur viņš dzīvo vai kur, tas ir brīnišķīgi. Jaunietim ir jums jāuzraksta ziņa iesniegums grupas audzinātājam. Tas ir saskaņā ar mūsu kārtības noteikumiem, ka mēs zinām, ka jūsu tehnikums ir informēts, ka jaunietis tur kādu, teiksim, nedēļu varbūt nebūs tehnikumā. Vienkārši mēs viņu tad nemeklējam. Jaunietim pašam ir jāiet pie skolotājiem un jāvienojas, kad viņš ir uzrakstīt pārbaudas darbus, ja tur tādi šajā laikā iekrīt, bet mēs tos kavējumus nevaram attaisnot. Tas nozīmē, ka tajā mēnesī viņam ir pēc stipendiju nolikuma, atbilstoši ministru kabineta noteikumam, viņam ir neattaisnoti kavējumi. Ar to ir jārēķinās, mums nav tiesību, lai kā mēs runājam. Tas nozīmē, ka tajā mēnesī viņam ir pēc stipendiju nolikuma, atbilstoši ministru kabineta noteikumam, viņam ir neattaisnoti kavējumi. Ar to ir jārēķinās, mums nav tiesību, lai kā mēs lepojamies, ka jūsu bērni dzied un dejo un sporto un visādā veidā sevi pilnveido, diemžēl mēs nevaram viņus attaisnot. Tas, kas ir ārpus tehnikuma, protams. Ko vēl gribu uzsvērt? Jaunieši mums ir radoši, reizēm iesniedz ārsta zīmes daudz un bieži, un tad mums rodās pamatotas šaubas par šo ārsta zīmju tādu autentiskumu, un mūsu tehnikuma medmāsai ir tiesības pārbaudīt šīs izsniegtās ārsta zīmes, kas arī tiek darīts, un šādi tad gadās, kad ir viltojumi. Saprotat vienu, ka tas var būt, būtībā dokumentu viltošana ir krimināllieta, bet ja ārsts ir tur kaut ko ne tā sarakstījis, ārsts var zaudēt licenci. Tā kā, nerakstam, atgādinam, ka tā nav labi darīt un to nedrīkst darīt. Tālāk es vēlos nedaudz atgādināt par sportu. Ir jaunieši, kuru dažādu iemeslu dēļ ir atbrīvoti no sporta nodarbībām uz visu semestri vai arī uz mācību gadu. Vienalga uz sporta nodarbībām stundām ir jānāk sporta tērpā. Un sporta skolotājs katram jaunietim individuāli, atbilstoši tam, kas ir rakstīts ārsta zīmē, dos uzdevumus. Varbūt tie ir jānostaigā kaut kāds soļu skaits, varbūt tie būs teorētiski uzdevumi, bet uz sportu ir jānāk un jānāk ar sporta tērpu. Tad jāsaģērbjas sporta tērpā. Jo ja uz sportu viņš neatnāk, tas nekas, ka viņam ir zīme ārsta, viņam ir N-burts, tātad neattaisnots kavējums. Runājot vēl par sportu, mums Rīgā ir brīnišķīga sporta zāle un trenažieru zāle, kurā skolotājs Rihards Leja gaida jauniešus pirmdienās un trešdienās no 4 līdz 6. Un savukārt jaunieši, kuri dzīvo mūsu kādā no Rīgas dienesta viesnīcām, tiek gaidīti trenažieru un sporta zālē katru darbdienu faktiski no pirmdienas līdz ceturtdienai, jo piekdienās viņi dodas uz mājām, no 5 līdz 6:30. Tā kā aicinat jauniešus apmeklēt sporta zāli, kas ir bez maksas, trenažieru zāle ir bez maksas. Protams, braukt Rīgā uz stacijas rajonu uz Rīgā sporta zāli ir jauki. Tur mūsu jaunieši ir daudz, bet saprotat arī to, ka tas nav tas labākais rajons un tur ir daudz un dažādi vilinājumi, par kuriem noteikti mēs visi kopā negribētu, lai mūsu jaunieši tos izmanto. Es gribu papildināt, ka ne tikai dienesta viesnīcas audzēkņiem pieejami trenažera zāle un sporta zāle, bet arī pārējiem, kam ir vēlme nodarboties vakaros ar sportu. Tā kā aicinat, lai nāk un izmanto šo iespēju bez maksas. Tālāk.
Vēl vēlos atgādināt, ka tieši tāpat kā pagājušajā gadā, arī šajā mācību gadā visi jaunieši ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem mācību procesa laikā, tā skaitā arī prakšu laikā. Un, ja notiek kaut kāds apdrošināšanas gadījums, kur tad noteikti ir jāvēršas ārstniecības iestādē, ja jaunietis ir nepilngadīgs, tad principā visa ārstniecība ir bez maksas. Ja viņam ir 18, tad var gadīties, ka ir jāmaksā. Arī, ja nepilngadība mazums kaut kādi, tad lūdzu visu šos čekus, lūdziet, lai ir bērna vārds uzvārds, personas kods, un mūsu mājas lapā ir pieteikuma veidlapa Baltai, kas šajā brīdī ir apdrošināšanas kompānija, un viņi tad kompensē viņa noteiktajā kārtībā jums izdevumus, kas ir radušies bērnam, lai uzlabotu veselību. Un arī tur jūs varat droši sazināties ar jūsu grupas audzinātāju, ja kaut kas tāds, gadās. Tālāk. Arī šajā mācību gadā mēs piedāvājam mūsu jauniešiem portatīvos datorus, ko nodrošina Eiropas projekts, un tātad tur ir mērķu grupas ir uzskaitītas, kas ir no sociāli neaizsargātām grupām. Tātad, ja ir šāda situācija un bērnam ir nepieciešams portatīvais dators mācībām, gamingot, ja spēlēt, tur nevarēs. Datoru uzstādījumi ir tādi, ka tur nav tādas opcijas, bet mācībām un internets, protams, tur ir. Tad atkal ar grupas audzinātāju mājas lapā ir iesnieguma veidlapa. Ja jaunietis ir nepilngadīgs, tad jūs kopā ar viņu aizpildat un arī parakstat. Ja jaunietis ir pilngadīgs, viņš to var izdarīt pats. Un, protams, tur, kur ir vajadzīgas, ir vajadzīgas izziņas, kas apliecina, kas attiecas, teiksim, vai no ārsta izziņas vai vēl kādas citas no pašvaldībām, kas apliecina šo statusu. Un tālāk tiek noslēgts sagatavots līgums. Ja jaunietis nepilngadīgs, tad parakstat arī jūs, kā viņa likumiskais aizbildnis, kāds no vecākiem. Ja jaunietim ir jau 18, tad viņš šo līgumu slēdz tikai ar tehnikumu, viņš pats paraksta. Tā kā arī šāda iespēja joprojām ir un aicinu izmantot, ja ir šāda nepieciešamība. Tak. Nedaudz par konkursiem. Jūsu jaunieši jau sekmīgi ir pabeiguši 1. kursu un ir jau 2., 3. vai 4. Tūlīt jau ir gan tehnikumā notiek 2., 3. kursu profesiju konkursi. Aicinat viņus piedalīties, mudinat. Tehnikums mēs aktīvi darbojamies. Mūsu tehnikumā katru gadu notiek Skills Latvija pusfināli 2 nominācijās. Un tās ir ēdienu gatavošana, kur parasti startē pavāri, un restorānu servis, kur ir viesmīgi startē veids uzdevums. Un ir vēl arī citi, kas ir viesu uzņemšanas dienas, un tāpat ir frizieru darbi, kur mūsu jaunieši startē. Aicinat piedalīties, aicinat izmantot visas iespējas, lai sevi pārbaudītu, lai sevi parādītu. Un galu galā tā ir brīnišķīga iespēja iepazīties ar citiem jauniešiem, no citiem tehnikumiem Latvijā. Un, protams, arī mēs ļoti aktīvi darbojamies starptautiski, bet par to pastāstīs tālāk, vēlāk vēl manu kolēģiem. Un dot vārdu tālāk. Ja jums ir jautājumi, tad arī lūdzu rakstiet Tērzētavā. Labvakar, cienījamie vecāki. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Saka, jūs esat 2., 3. un 4. kursa audzēkņu vecākie. Bet, protams, ka es gribu jums arī atgādināt un aicināju jūs apmeklēt mūsu skolas mājas lapu, kur arī sadaļa izglītojuma ir visa informācija gan par dokumentiem, gan par pasākumu, kas notiek skolā. Ja? Un tur, kur ir sadaļa aktuāli, mēs cenšamies uzreiz ievietot informāciju, kas bija skaists, interesants mūsu tehnikumā.
Tāpat mums jau turpina strādāt atbalsta personāls, un atbalsta personāla mums ir sociālais pedagogs, speciāls bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, izglītības psihologs, medicīnas māsa, un, protams, ka dienesta viesnīcas skolotāja, grupa audzinātāja, dienesta viesnīcas vadītājs, tā kā mēs esam visi viena komanda. Un, protams, ka galvenais mērķis un uzdevums, lai tehnikum būtu labs mikroklimats. Un es gribu aicināt vecākus laicīgi brīdināt un zvanīt un informēt, ja ir kaut kāda problēma. Lai nebūtu tā, kā pusgada atpakaļ manam bērnam bija tas un tas un tas. Ja, laicīgi mēs cenšamies ļoti ātri rēģēt. Šeit arī bija minēts par to, ka mums arī laba sadarbība gan ar sociālo dienestu, gan ar valsts policiju, pašvaldības policijas. Jā, minēju šeit arī par reidim, jā, reidi arī būs, un tas ir atļauts, tāpēc, ka mēs gribam visi, un es domāju, ka galvenokārt vecāki, jūs gribat, lai būtu droša vide mums tehnikuma. Ja? Un, protams, ka tas jau atbalsts izglītojumu, tas gan psihosociālais darbs, gan izglītojušies darbs, sociāla izpēte, preventīvais darbs, sociālas palīdzības koordinācija, konsultācijas, problēmu situācija risināšana, veselības profilakses pasākumi un sadarbības ar valsts un pašvaldības institūcijiem. Protams, tehnikums ir liels, gan arī 2000 mēs esam, un atbalsta personāla nav tik daudz, nav mums tā kā vidusskolam 3 vai 4 sociāli pedagogi un tā tālāk, bet cenšamies uzreiz reaģēt, un atbalsta personāls strādā, lai palīdzētu jauniešiem atrast savu vietu mūsu tehnikumā, mūsu kolektīvā. Par aktualitātēm. Pamatot uz ministra kabineta noteikumiem, es gribu pievērst uzmanību šeit tādiem momentiem, kā informācijas sniegšanas par izglītojumu veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas būtiski var ietekmēt mācību procesu. Un, protams, ka šeit ir galvenais kontakts ne tikai ar mums, direktora vietniekiem un administrāciju, bet arī ar mūsu tehnikuma medmāsu Ivetu Grīnbergu. Informācija jāizsniedz tehnikuma medmāsai Ivetai Grīnbergai vai man direktora vietniecei, bet laicīgi, lai tiešām nebūtu pēc tam problēmas, ka ir kaut kāda problēma ar veselību, mēs neesam informēti un viena otra situācija mums arī grūti pareizi rīkoties. Tāpat arī pamatojot uz noteikumiem, kārtība, kāda izglītības iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona pieprasa uzrādīt un pārbaudīt izglītojuma mantas. Arī mums ir tādas tiesības. Un pagaidām mums bija tikai 2 gadījumi, bet ceru, ka nebūs vispār. Jā. Tālāk. Jā. Arī pievērst uzmanību tehnikuma direktoram vai pilnvarotai personas tiesības pieņemt lēmumu par nepieciešamību ierobežot izglītojumu pārvietošanas, izglītojumais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Arī tādas tiesības mums ir, gan tehnikuma direktorei Ilze Ločmanas kundzi vai mums pilnvarota persona. Tas man es esmu. Jā. Iespējami īsa laika tiek ziņots pašvaldības policija vai valsts policija un nepilngadīgu izglītojumu vecākiem. Protams, ka pirmais zvans un pirmā informācija būs vecākiem un kopā mēs pieņemsim lēmumu. Bet ir tādi gadījumi, ka uzreiz būs izsaukta vai ātrā palīdzība, ja ir problēmas, tādas negatīvas problēmas, ja? Un arī, protams, ka mēs ziņosim pašvaldības policijai. Un aicināsim viņus arī vai uz dienesta viesnīcu, vai uz skolu. Tā jau bija pagājušu nedēļu atpakaļ piekdiena, kad, diemžēl, pirmā kursa audziekņi atnāca uz mācību procesu uz stundām ar alkohola reibumu. Ja? Un reakcija bija tāda, uzreiz bija pievienojas speciāls bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, mūsu medicīnas māsa, rezultāti bija saukta ātrā palīdzība, pašvaldības policijas pārstāvi un beigas bija tā, ka pieņemts lēmums, ka visi 3 audziekņi
bija atskaitīti no mūsu izglītības iestādes. Mēs nevaram atļaut tādu uzvedību un tādu rīcību. Tālāk. Tāpat mēs esam ļoti aktīvs tehnikums, mūsu audzēkņi un skolotāji arī var piedalīties, un tas ir brīnišķīga iespēja kultūra izglītības programma Latvijas skolas Soma. Viņa nodrošina jauniešiem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgas izpausmes. Un es domāju, par to visu arī jūs varat jau palasīt un atrast informāciju mūsu plānos, ja, mūsu sadaļa izglītojumiem. Mājaslapā, jā. Un ESF Plus projekts STEM un pilsoniskas līdzdalības norises plašākā izglītības pieredze un karjeras izvēle. Ja? Tā kā tas arī ļoti, ļoti visi interesanti un pozitīvi, un paldies par tādu atbalstu mūsu jauniešiem. Šeit tas arī es gribu tikai atgādināt, ka visi interešu izglītības kolektīvi mums darbojas, un es ar prieku gribu pateikt, ka 4 kolektīvi piedalījās 13 skolu jaunatnes dziesmu svētkos. Mūsu koris jau, mūsu koriem kustonim ir zelta diploms. Tiešām visi jaunieši bija priecīgi, ka viņi var piedalīties dziesmu svētkos, visi bija ļoti draudzīgi, un paldies arī jums, mīļie vecāki, ja jaunieši saņem atbalstu no jums dziesmu svētku laikā. Tā kā es šeit var redzēt, ka mums visi kolektīvi turpina darboties, un pamainīs drusku mums vadītāji. Mums ir teātras studijas vadītāji, tagad ir Pēters Galviņš, un ansambļa Ronda vadītājs Arturs Švarcbachs. Pārējie visi strādā tā, kā bija iepriekš, ja? Tas man viss, ja, un tagad es domāju, ka Inete, jā, sociālais pedagogs, tātad Inete Cipruse. Es gribētu varbūt tās tikai papildināt, ja teikto, jo mēs esam visi viena komanda un strādājam, bet šoreiz par tiem iekšējās kārtības noteikumiem. Kā jau tika teikts, kad iekšējie kārtības noteikumi gan skolā, gan arī viesnīcā nav radīti tikai patās vien, jā, uz papīra, bet tas ir tam dēļ, lai aizsargātu jūsu bērnu drošību, cieņu un arī tiesības, jā. Un ir jāsaprot, ka to ievērošana ir diezgan nozīmīga, jā, kad ne tikai skolā, bet es te gribētu arī vairāk pieskarties par to, kad viesnīcā arī eksistē iekšējās kārtības noteikumi. Un te savukārt gribētu pievērst uzmanību tam, kad, lai arī, piemēram, jūsu bērns jau ir pilngadīgs, jā, ka tur arī ir tā, kad jāievēro, lai saulaicīga ierašanās, jā, līdz cikiem drīkst ierasties, jā, viesnīcā, un te lūgtu pasekot tomēr arī tiem pilngadīgajiem bērniem, jā, jauniešiem, tāpat mums visi viņi ir bērni, un cikos viņš ierodās, un ar ko ir piepildīts, jeb viņa laiks, tas brīvais laiks, ar ko viņi nodarbojas brīvā laikā. Kādu lieku reizi pazvanīt, painteresēties, ja. Te es gribētu arī pateikt par tādām diezgan nozīmīgām lietām, protams, par stundu kavējumiem bija jau runāts, ja. Tātad, lai jaunieši bez pamatota iemesla tomēr nekavē stundas, pasekot līdzi, ja, jo tas tomēr arī mūsu jauniešus bišķiņ tā kā disciplinē, un tas ir arī tālāk varētu, lai viņi veiksmīgi tālāk varētu mācīties un apgūt savu profesiju. Un par tiem pašiem kavējumiem, kā es arī teicu, kad dienesta viesnīcā, ja. Tā, nākamais par pieklājīgu uzvedību un valodu. Tehnikumā mēs daudz runājam ar jauniešiem gan par cieņu, pret skolotājiem, arī pret saviem grupas biedriem. Un pieklājība un korekta runa nav tikai skolas prasība, tā vēlāk arī noder darba vidē. Un te ir liela nozīme arī vecāku piemēram.
jaunietis mācās no tā, ko viņš redz un dzird mājās, jā, un kā vecāki izturās pret skolotājiem, kā ievēro savas, teiksim, normas un sniedz atbalstu, un arī paši jaunieši mācās tā darīt. Viņi faktiski atkārto to pašu skolā. Un tad arī vēl mums liela problēma tāda, kad par mobīlo telefonu lietošanu mācību laikā. Protams, ka tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, ikdienas sastāvdaļa, mobīlais telefons, bet aicinātu tos audzēkņus un lietot atbildīgi, tikai tad, ja tas ir nepieciešams mācību procesā. Un ļoti palūgtu arī jūs vecākus pārrunāt ar jauniešiem šo te lietu, jā. Vēl viena lieta, tā tad ir svarīga tēma. Atbildība par savu rīcību. Katram jaunietim jāapzinās, ka viņa rīcībai ir sekas. Mēs tehnikumā cenšamies audzināt izpratni, ka atbildība sākas ar mazām lietām. Ar saulaicīgu ierašanos, ar solījumu turēšanu un cieņpilnu attieksmi. Tas viss palīdz mūsu jauniešiem kļūt par nobriedušiem un pastāvīgiem cilvēkiem. Un vēl viens svarīgs punkts par mobbinga mazināšanu. Tas vairāk tomēr attiecās laikam uz pirmajiem kursiem, kamēr mācās visi tā sadzīvot savā starpā, jā, bet ir arī gadījumi, kad tas skar arī vecākos kursus, grupas. Tā mūsu tehnikuma atbalsta komanda aktīvi strādā, lai novērstu jebkāda veida aizskaršanu, pazemošanu vai izstumšanu. Mēs runājam ar audzēkņiem, rīkojam nodarbības un veicinam savstarpējo cieņu. Ja jūs pamanat, piemēram, ka jūsu bērns jūtās slikti vai nomākts, tad aicinātu sazināties ar mūsu speciālistiem, tātad ar atbalsta komandu. Sākumā arī varat arī ziņot klases audzinātājai, jo saulaicīgi pamanīta problēma, tā tomēr vieglāk to atrisināt, jā, un novērst. Kā mēs kopā varam radīt vidi, kur jaunieši varētu justies droši un ērti un arī motivēti. Paldies! Labvakar! Es esmu Jāna Kristīna Makševica, un es esmu mūsu skolas projektu koordinātora un ikdienā strādāju ar starptautiskiem projektiem. Bet šodien arī aizstājot mūsu kolēģi, es pastāstīšu jums arī par karjeras atbalstu. Pāriet pie nākamā slaida. Jā, tātad mūsu skola ir, ja ne pati aktīvākā, tad viena no aktīvākajām skolām starptautiskajos projektos un tieši Erasmus mobilitātēs. Es ticu, ka daudzi no jums jau ir pazīstami ar tām, jo jūsu bērni ir kaut kur devušies uz īsāku vai garāku mobilitāti. Un par mūsu aktivitāti un arī lieliskiem rezultātiem mēs esam saņemuši Erasmus izcilības zīmi. Un mēs cenšamies turpināt arī aktīvi darboties, lai jūsu bērniem radītu lieliskas iespējas doties praksē vai mācību mobilitātēs kādās mūsu sadarbības valstīm vai arī doties starptautiskos projektos. Jā, tāpēc par to mums ir tāda zīme. Tad mēs varam pāriet tālāk. Uz nākošo slaidu. Jā, tātad mums ir daudz un dažādas mācību mobilitāšu veidi. Blakus jūs kartē varat redzēt mūsu sadarbības partnerus, mūsu sadarbības valstis. Un, jā, kā jau minēju, mūsu jaunieši ir ļoti aktīvi. Apmēram 15% no tehnikuma izglītojumiem piedalās mācību mobilitātēs, praktiskajās mobilitātēs. Un ļoti daudzi, es teiktu, lielākā daļa jau esot tur, nevar sagaidīt savu nākošo mobilitāti. Un, jā, pārsvarā visi jaunieši vēlās doties uz
garākām mobilitātēm, kas ir 5 mēnešu mobilitātes, jo tā dod iespēju strādāt kādā no mūsu sadarbības valsts labākajiem uzņēmumiem. Ja tas ir pavārs, tad tas būs labākais restorāns, vai tā būs viesnīca, vai kāds cits uzņēmums. Ja bērns strādā mācās skaistumkopšanu, tad tas būs kāds skaistumkopšanas salons. Un jā, tas noteikti būs arī aktuālāk jūsu bērniem, jo jūsu bērni jau ir vecāki kursi. Īpaši tas ir manā izpratnē lielisks variants, kā iziet savu kvalifikācijas praksi, jo tas ir uzreiz ļoti labs ieraksts CV. Noteikti darba devējiem patīk, ka darba pieredze ir plašāka un ir iegūta darba pieredze un darba skatījums, kā tas notiek ārvalstīs. Un visas mobilitātes laikā arī mēs cenšamies atbalstīt jauniešus ar regulāru saziņu, kaut apjautājoties, kā viņiem klājas. Un jā, aicinam vienmēr, ja ir kaut kādas problēmas, lai ar mums sazinās, ka mēs vienmēr palīdzēsim un atbalstīsim, kā nevien varēsim. Un jā, bet pirms jaunieši dodas, protams, katram ir jāpiesakās, un es varu ar jums pastāstīt, kā notiek pieteikšanās process. Tātad ļoti vienkārši. Viens no veidiem, tas ir tikai viens no veidiem, tātad mēs ejam mūsu skolas mājaslapā, atrodam sadaļu projekti, tālāk Erasmus un sadaļa piesakies. Ja ir kāda aktīva mobilitātes, kuru mēs gaidām pieteikumus, tā vienmēr būs tur. Un zemāk arī ir norādīts, jā, šeit ir piemērs, tātad kā izskatās izlikts sludinājums uz kādu no mobilitātēm, un arī zem šādiem sludinājumiem ir arī prasības, ko mēs sagaidām no jauniešiem piesakoties. Tad vienmēr tas ir CV angļu valodā, motivācijas vēstule, un šobrīd mēs arī lūdzam aizpildīt Eiropā atzītu tādu platformā ar nosaukumu OLS, jeb Online Language Support System, tad tas ir aizpildīt angļu valodas testu, lai mēs varam saprast, kāds ir angļu valodas līmenis jaunietim, bet to mēs arī pārbaudam vēlāk pārnās, jo dažreiz tas, kas ir aizpildīts, atšķirās no tā, kā jaunietis runā. To, ko mēs sagaidām, ka jaunietis brīvi spēj komunicēt, pat ja tas nav perfekti 100% gramatiski pareizi, bet ka mēs varam komunicēt, saprasties, lai nav tā, ka jaunietis aizbrauc mobilitātē un tā ir liels atspēc pēc tam, kad darba devējs palūdz izpildīt kādu uzdevumu. Tāpat mēs arī noteikti sagaidām, ka visas atzīmes ir sekmīgas. Un, lai gan noteikumos rakstīts, ka mēs sagaidām tikai ne vairāk kā 50 neattaisnotas kavējumus, tad tā kā pēdējā laikā mums piesakās ļoti daudz jauniešu, un viņi visi ir lieliski, tad mēs skatāmies, lai pārsaulē šie kavējumi būtu nulī, tā kā, lai vispār nebūtu neattaisnoti kavējumi. Protams, ja jaunietis ir slimojis, un kavējumi ir attaisnoti, tas neskaitās tikai neattaisnotie kavējumi. Un, jā, mums jaunieši tiešām ir ļoti aktīvi, un mums ir prieks par viņu aktivitāti, jo mēs redzam arī izmaiņas, kā jaunietis atbrauc atpakaļ, cik viņš ir smaidīgs, starojošs un priecīgs un pateicīgs par šīm iespējām. Un, jā, kā jūs teicat, tas varbūt izraisīt nelielu atkarību jauniešiem, jo ir gadījumi, kad ir tīpaši pēdējo kursu studenti un arī nesenie absolventi, tātad 1 gada pēc absolvēšanas jaunieši vēl var turpināt doties mobilitātēs, un mēs labprāt arī sniedzam šo iespēju viņiem. Un jā, ir gadījumi, kad jaunieši vairāk laika pavada ārzemēs, esot kaut kur mobilitātēs, nekā fiziski atrodoties skolā. Bet, jā, bet tas, ja jaunietis ir motivēts un gatavs strādāt, tad tas viņam pilnībā neietekmē mācību procesu, jo viņi turpina mācības arī esot ārzemēs, sakojot līdzi Maiklubās ievietotiem mācību materiāliem, kaut kādiem individuāliem darbiem. Un, jā, un ja nu gadījumā ir kādi darbi, kas nav iespējami izpildīti attālināti, tad 2 nedēļu laikā pēc atgriešanās no mobilitātes jaunietim ir jāizlabo šie iekavētie darbiņi, bet jā, viņi ir ļoti motivēti un ļoti aktīvi mums pieteikties uz visām mobilitātēm. Un jā, tad tālāk es jums varu pastāstīt arī par karjeras atbalstu, cik tas būs manos spēkos, jo tā nav manas ikdienas darbiņš, bet es ļoti centīšos. Tātad, ko mums piedāvā karjeras atbalsts mūsu
tehnikuma jauniešiem, tad tas viens no tiem ir individuālās konsultācijas par jauniešu karjeras izvēli un karjeras izglītības iespējām, kā arī mums ir daudz dažādas vieslekcijas no nozaru pārstāvjiem, un tas notiek mācību stundu ietvaros, kā arī ir atvērto durvju dienas uzņēmumos no mūsu sadarbības partneriem. Un šie 2 punkti, manuprāt, ir lielisks ieskats jauniešiem ieskatīties savā nākotnes karjerā. Viņi redz, uz ko viņi spēj sasniegt, uz ko viņiem tiekties, un turpināt ar sevi tikai turpināt strādāt. Tāpat tās ir iespēja ar karjeras attīstības mūsu vadītāju, tad izveidot kopīgi CV un motivācijas vēstuli gan latviešu valodā, kas būtu piemērots darba meklējumiem, un arī angļu valodā, kas ir piemērots starptautiskai mobilitātei. Un tāpat tās ir arī iespēja patrenēt sevi darba pārunās, sagatavoties, lai zinātu vienmēr labākās atbildes uz visiem jautājumiem. Un tālāk, tad ir Tātad, es atvainojos, man saspiedās. Tātad mēs varam pāriet pie nākušas slaidu. Arī mūsu skola ir vienīgais tehnikums Latvijā, kur piedāvā jauniešiem automātiskas budžeta vietas 3 no vadošajām augstskolām Latvijā. Viena no tām ir Vidzemes augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, kā arī Latvijas biozinātņu tehnoloģiju universitāte. Protams, lai tiktu pie šiem budžeta vietām, jaunietim sevi ir jāpierāda mācību laikā, jāsasniedz lieliski mācību rezultāti, un vēlams arī aktīvi piedalīties citos skolas pasākumos. Kā arī mūsu skola aktīvi atbalsta jauniešu izcilību, jauniešu motivētību, gatavību mācīties un darīt dažādas citas lietas, kas sevi attīsta. Kā piemērs ir dažādi sadarbības konkursi. Kā piemērs pagājušajā gadā mums bija konkurss ar autoskolu Mustangs, kur 3 jauniešiem no mūsu skolas bija iespēja iegūt dāvanu kartes B kategorijas tiesību apguvei. Un tās bija pirmajā vietā 300 eiro, tad attiecīgi otrajā 200 eiro un 100 eiro dāvanu kartes. Ir iespēja arī organizēt dažādas prasmju attīstības pasākumus, un mēs varam droši atgriezties pie tās lietas, kas tikko bija. Un visus mūsu aktuālos jaunumus gan par karjeras izglītību, karjeras iespējām un arī par starptautiskajām iespējām jūs varat arī pasakot līdz kā vecāki, noskanējot QR kodu. Tas ir mūsu WhatsApp jaunumu ziņu kanāls, kur ir arī apakškanāli, kā jūs minēju, karjeras iespējas, starptautiskās iespējas, un kas varbūt jums būtu aktuālāk. Un tad jūs varat sekot līdzi un varbūt pamudināt jauniešus arī aktīvi piedalīties gan karjeras izglītības iespējās, gan arī starptautiskās iespējās. Tas arī no manis šodien viss. Paldies! Labvakar, esmu Raimonds Ezerietis, struktūra vienības vadītājs, un paturpinot kolēģu teikto. Lūdzu, vecāki pārunājiet ar saviem jauniešiem par cieņpilnu attieksmi, gan pret saviem studiju biedriem, grupas biedriem, kursa biedriem, pasniedzējiem un darbiniekiem, par komunikāciju, par atbildību. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, diemžēl, daļai jauniešu ir izplūdis priekšstats par to, tātad, kas ir tiesības, kas ir pienākumi, ko mēs varam, ja drīkstam darīt, ko mēs nedrīkstam darīt, par savstarpējo komunikāciju un tā tālāk. Vēl viena lieta, ka es nedaudz atkārtošos, kolēģi jau te praktiski ir visu pastāstījuši. Tātad ir radīta vide, lai kvalitatīvi motivēti jaunieši varētu apgūt profesiju un tālāk iziet darba dzīvē. Bet
tas nozīmē, ka ir jābūt cieņpilnai attieksmei, pret citu darbu. Ko es ar to gribu teikt? Tātad, diemžēl, mums ir arī tādas lietas, kā mēs bojājam īpašumu, mēs izturamies necienīgi, nekorekti un tā tālāk un tā joprojām. Un te jau kolēģi man arī dažādas gadījumus te raksturoja, kā tas viss notiek. Ja? Tātad, lai no tādām situācijām mēs varētu izvairīties, un ar jauniešiem varbūt lūgums būtu pārunāt šīs lietas. Ja? Tātad, jo mēs šeit atrodamies lielāko dienas daļu mācībās un teiksim, dažādās praksēs un tā tālāk, tā joprojām, un arī dienesta viesnīcā dzīvojam, un būtu vēlams, vēlreiz pārunāt šo te cieņpilno attieksmi pret vidi, pret saviem kolēģiem, studentiem un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tad, tas man īsumā arī būtu viss par šīs dienas, teiksim, šo te jautājumu par to, kā mēs dzīvojam, kā mēs strādājam. Paldies, ja ir kādi jautājumi, tad droši varat rakstīt čatiņā. Labs vakars jūs mājās. Es būtu Elmārs, un sāksim ar to, ka kamēr es runāju, tikmēr jūs rakstāt arī jautājumus man, pilnīgi droši. Jūs noteikti daudz zinat, citreiz arī daudz vairāk nekā es pats zinu, kas notiek. Bet mēs strādājam ļoti cītīgi, mēs strādājam preventīvi un ar cēloņiem un sakām, ar visu mēs strādājam. Un vēlētos pateikt, ka jau 2., 3., 4. kurs jau ir feini cilvēki, jau mēs esam gan izvēl kā radinieki, jo viņi te pie mums dzīvo ilgāk nekā viņi ir mājās, ja? Mēs jau zinām katru niķus vai ne, un viņi pazīst mūs, un ļoti labi sadzīvojam, ja? Vienīgais, ko es vēlētos atgādināt, jaunieši jau paliek pilngadīgi, viņi sāk meklēt darbiņu, viņi grib nopelnīt naudiņu, viss ir kārtībā. Bet mūsu noteikumi ir tādi, ka 10:00 mēs slēdzam durvis ciet un ne iekšā, ne ārā. Ja? Un tas nozīmē, bet to drīkst darīt, ja grib iet uz darbiņu, vai pasākums, vai brauc no mājām, vai vēl kaut kur aiztirās, vai ko, ja iepriekš uzraksta iesniegumu, nav nekādas problēmas. To dienesta audzinātāji ieliek sarakstā, administratori un es esmu brīdināta, vai ne, un nevienam nekādas pretenzijas un nekādas sekas par to nebūs, ja? Bet, ja ir treniņi pavēlāki vai arī darbs pavēlāks, tad gan vajadzētu vēl klāt arī grafiku, ja? Lai tas apstiprinātu, ja? Jo citreiz jaunieši arī samelojās mums, vai ne, un pēc tam atklājās nesmukas lietas, vai ne, un nav labi. Nākamais, ko es vēl varētu pateikt par elektroierīcēm, ja? Praktiski viņas nav atļauts ienest istabiņā, bet, ir viens liels bet, ar lieliem izņēmumiem, ja uzraksta iesniegumu, izskata to un skatāmies, kāds mums elektrības jaudas atļauj vai ne, un tad to var darīt. Bet bez iesniegumu iestiept iekšā nevar, tad dienas viesnīca audzinātāji konfiscē un atdod tikai tad, kad brauc nedēļas beigās uz mājām. Nākamais. Tas vēl mums ir, ir arī mums kopējās virtuvītes, tur ir ar audzēkņiem, kas ir vecāki, mums ir kā viss kārtībā. Trakākais mums ir, protams, ar 1. kursu, kamēr mēs viens pie otra pieradīsim, būs jau labi, ja? Jo katrs savās mājās ir pieredze darīt, kā viņš vēlās, ja? Te mēs tomēr pie kārtības kāds piesaucam. Kas mums vēl ir? Tā mums īpaši problēmas nav ar vecākiem kursiem. Jā, ir bijis arī tad, kad grib mēbeles pārbīdīt un jau ir pārbīdījuši, un tad ir neapmierināti, kad nāk audzinātāji un viņi sabar un liek atpakaļ bīdīt, tad man zvana vecāki un saka, ka viņi pēc fenšuja un ko tur ir sabīdījuši. Nu, varam jau daudz ko izskatīt, bet atkal nākat, sakat jauniešiem vai ne, vai arī jūs, ja, droši varat rakstīt, man e-pasts ir pieejams mājaslapā, un noteikti kolēģis arī uzrakstīs šeit čatiņā, vai ne, droši rakstat, visu izskatīsim, visu var izrunāt, un pie kaut kādas slēdziena mēs nonāksim, pozitīvi vai negatīvi, bet būs viss labi.
Jo tādēļ, kad audzinātājiem ir jāskatās gan par tīrību, gan par kārtību, gan visu vispārējo, jo šeit, diemžēl, nav viesnīca, te ir dienas viesnīca un kopmītnes. Un ko tas vien vārds nozīmē, ka mēs dzīvojam kopā, ja, un tie ir vairāk cilvēki. Un ja kādam kaut kur kaut kas ar higienu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, nu tad nelaim piemetās arī citiem, ja. Diemžēl tas ir lipīgi. Bet pats galvenais ir neklusēt, dot ziņu, droši man rakstat, vai tagad šodien, vai e-pastā uzrakstat. Mans telefons arī mājaslapā ir pieejams. Ja nepaceļu, atzvanīšu. Ja nepaceļu, uzrakstat īsziņu, atzvanīšu. Nekādas problēmas. Gaidīšu no jums jautājumus. Vairāk. Paldies. Nu, tās gultas, jā. Te ir vizuāli tā, ka kā sākās ar pirmo kursu, jā. Ja pagājuši gadu varbūt jūs neredzējāt tās bildes, šogad jūs redzat, jā. Nu, tā kārtība ir tāda, kāda viņi ir, jā, jauniešu kārtība. Bet, diemžēl, mēs līdz galam viņu nevaram pieļaut. Nu, labi, gulta nav saklāta. Neesam jau armijā, neesam mazgadīgo kolonijā. Bet, nu, tās pudeles un viss vispārējais, un ja vēl nemazgāta grīda vai miskasta nav iznesta, īpaši par to mēs karojam, lai vakarā būtu iznesta, ja? Nu, mēs zinām, ja miskastē kaut ko iemetam, tad no rīta tāda smaka vai ne, ka paši nosmaks. Nu, 2., 3., 4. kursam ir jau drusku kārtīgāk. Citiem pavisam kārtīgi ir, kur pat piesieties nav kur. Nākamais ir mums tā, ka mums, jā, ir audzinātāji dažādi, arī viņi subjektīvi vērtē, jā. Viens prasa stingrāk, otrs šokāk, jā. Bet, nu, cenšās visi vienādas prasības izvirzīt, jā, vienam tā pudela maisa uz galda, vai saka, lai noliek citur, citam nemaisa, vai ne? Bet kopsaucēji vienmēr atrod. Bet lūdzu jauniešiem vēlreiz atgādināt, es esmu pieejams katru dienu, ja nav nekādas problēmas, atnākt pajautāt, noteikti uzmeklēs, recepcijā administrātori uzmeklēs mani, vai arī pēc tam pateiks, cikos es būšu, vai kā. Galvenais ir runāt, neklusēt, un pēc tam, lai nenāk pāri visām malām. Visas problēmas. Jā, paldies! Jā, paldies, un tad pārējām pie jautājumiem. Jā, tas jautājums būtu adresēts man par Deglau dienas viesnīcu. Es esmu vadītājs abās viesnīcās, kas gan ir Mīdgals ielā, gan Deglau ielā. Deglau ielā viesnīca ir jauna, renovēta, un kā mēs zinām, valsts iestādēs vienmēr ir iepirkuma cenu salīdzinājumi un viss tam līdzīgi. Mikroviļņu krāsnes ir ceļā. Viņas tūlīt diena no dienas būs, nebūs nekādas problēmas, būs katrā virtuvītē. Kāpēc vecāki var attaisnot tikai vienu kavētu dienu, sanāk, ka ja bērns kādu dienu jūtas slikti, sāp galva vai vēders, uzreiz jāskrien pie ārsta? Principā šo regulē ministru kabineta noteikumi parastajās skolās, vispār izglītojošās skolās mazliet ir cita tā kārtība, bet mums to regulē arī šī piesaista stipendijām, un līdz ar to mēs nedrīkstam pieļaut, ka vecāki varētu attaisnot vairāk. Ir atsevišķi vēl gadījumi, ja kaut kas tāds akūts, tad vienu dienu drīkst attaisnot arī skolas medmāsu. Lūk, tātad šī galvas sāpe vai kaut kāds neliela kāda veselības problēmiņa, tad ir jāvēršas pie skolas medmāsas, viņai tiesības izrakstīt šo kavējumu zīmīti. Jā, vienai dienai arī. Kāpēc skolotāji ilgi labo pārbaudas darbus, jo, ja ir uzrakstīts slikti, tad dažreiz nav iespējams pārlabot tajā pašā mēnesī, līdz ar to zaudē stipendiju? Jā, par šo jau tad es minēju, ka šobrīd katra mēneša sekmes nekādā veidā nākamā mēneša stipendija neietekmē. Līdz ar to šobrīd svarīgākais ir vidējie vērtējumi decembra beigās. Jā, tātad, ja šobrīd kāds skolotājs mazliet ilgāk ir aizkavējies ar darba labošanu, tad gan jau tuvākajā laikā tas tiks izdarīts, vērtējumi tiks ielikti un pietiks laika šobrīd sakārtot, ja tur kaut kas īsti nebūs kārtībā. Jā, bet stipendija tas nekādā veidā šobrīd neietekmē. Nav informācija, ka kāda matemātika 4. kursā eksāmenu jau bija jākārto pēc 2. kursa, vai tad nekad nav klātienē, tur tikai jāpild uzdotie darbi. Jaunieci ilgu laiku apgalvoja, ka matemātika nesot obligāti un darbus nepildīja.
Šajā gadījumā tātad 4. kursam ir optimālais līmenis matemātikā, kas ir tā kā izlīdzinošais līmenis, ja kāds no jauniešiem gribētu kārtot eksāmenu 4. kursa beigās, lai viņam būtu labākas iespējas iestāties augstskolā. Šī matemātika ir obligāta, šī nav izvēles formātā, gribu nāku, negribu nenāku, gribu pildu, negribu nepildu. Jā, ir daļa grupu, kurā matemātika 4. kursam ir tiešsaistes stundās, un jā, ir jāpilda darbiņi, jāsaņem vērtējums tieši tāpat, kā jebkurā citā vispār izglītojošā priekšmetā, beigās ir jābūt 4 balvēm. Eksāmenis nav obligāts, bet, ja kāds no jauniešiem vēlēsies, tad viņi var pieteikties un 4. kursā beigās kārtot šo eksāmenu, ja viņi zina, ka viņiem šie rezultāti kaut kādā veidā būs nepieciešami. Jā, nākošie 2 jautājumi atkal pie manis. Jā, mums ir, varētu teikt, 2 vīrieši, ne tikai 1 vīrietis. Dienas viesnīcās, viens ir audzinātājs un otrs esmu es. Arī, kas iet apgaitā, vīrietis ir Armands, mūsu dienas viesnīcas audzinātājs. Ir noteikumi tādi. Es šādu jautājumu vai nekā tādu sūdzību pirmo reizi dzirdu, līdz galam neesmu dzirdējis, neviens iesniegums līdz manīm nav nonācis, vai līdz direktoru vietniecei Ludmilas kundzei, ja, tad noteikti es to zinātu, un mēs runātu ar audzinātāju, bet ir tādi noteikumi arī tos, kurus es ievēroju. Jā, mums ir tiesības apsakot istabiņas. Privātā telpa, bet mums ieskatīties ir tiesības, ja? Jo šī ir izglītības iestāde un tā ir dienesta viesnīca, nav gluži viesnīca. Secība ir tāda, pieklauvējam pie durvīm, atver vaļā, jautājumu, vai meitenes visi ir apģērbušās, vai visi ir kārtībā un vai drīkst ienākt. Ja meitenēm ir kaut kas jāapģērbjās vai vēl kaut ko, mums ir jāuzgaida gaitenī. Un atkal ir lūgums man pateikt, kura diena vai kurš laiks, vai arī meiteni, lai nāk pie manis, uzraksta iesniegumu. Tas viss paliek starp mums konfidenciāli, tas neiet pie audzinātāja. Tā meitene vārds uzvārds vai grupa tā sūdzējās. Nē, šeit tā nenotiek, šeit mēs ievērojam tieši tos pašus noteikumus, kas ir visās viesnīcās, ka mēs neizpaužam šo te informāciju. Ja, pilnīgi droši var atnākt, izrunāties, aprunāties. Par to nekas nebūs, par to tas būs tikai labāk, jo mēs varēsim pievērst vairāk uzmanību kādām nepilnībām, ko mēs neredzam. Kā risina jautājumu uz atzībām no kopējā ledskapa? Jā, jūs ziniet, vajag traki, līdz galam es jums neatbildēšu, bet šogad ir vairāk drusku parādījies nekā iepriekšējos gados. Tā ir taisnība, bet par šiem 2 mēnešiem man ir 2 iesniegumi atnākuši, sūdzības, ja, ka kaut kas ir nočiepts. Ja. Diemžēl līdz galam mēs šo te neizskaudīsim. Mēs varam tikai preventīvi strādāt, runāt, jo mēs nevaram 400 gandrīz audzēkņiem, kas dzīvo mūsu viesnīcās, nostāvēt katram blakus un redzēt, ko viņš nočiep vai ko nenočiep. Arī jauniešiem jāiesaistās, ja viņi kaut ko jūt, redz, nojauš, atkal esmu es, ir audzinātāji. Ja nav neviens, ne otrs, ir administrators uz vietas. Mēs visi laipni uzklausīsim, iesniegums ir, risināsim šo te jautājumu un līdz minimumam novedīsim, bet 100% mēs šo neizskaudīsim. Un noteikti man klausās arī vecāki, kuri ir dzīvojuši dienas viesnīcās, ja? Un tie laikam man sapratīs, jo viņi arī noteikti ir izgājuši tam cauri un zina, kā tas notiek ar produktiem. Jo ir bijuši gadījumi, tas nav bijis šogad, tas nav bijis pagājuši gadu, tas bija laikam aizpagājuši gadu, ja kartupeļi cepās, viņi vēl nav uzcepušies, pagriež muguru un kartupeļi vairākus pāns nav, ja. Kā saka, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, pie ko galda neviens neguļ. Tas tādam humoram, bet nopietnāk, ja mēs runājam, lūdzu, sākiet saviem jauniešiem, lai nāk un runā. Tie, kas ir nākuši runāt, noteikti nav vīlušies, vai ne, nekur nekas nav izpausts, vai ne, bet mēs pievēršam uzmanību.
Un vēl es gribu pateikt, ka dienesta viesnīca skolotājiem, arī skolotāju istaba, arī ir liela leduskapī, ja? Un tagad mums nomainīts audzinātājiem grafiks. Ja pagājušu gadu viņi strādāja jau tikai no 4, ja tagad dienesta viesnīca skolotājs atrodas no 8 no rīta līdz 10 vakarā. Tā kā ir iespēja vienmēr tiktu pie tā leduskapi, tikai jābūt konteineram ar uzvārdu, ar istabas numuriņu, un tur viss būs kārtībā. Tā nākamajā būs manis. Kas notiek, ja jaunietiem ir sakrājušies neattaisnotas kavējumi, vai viņi izliek no mācību iestādes, ja kavējumi ir atlišķi uz attaisnojošiem iemesļiem? Tad, ja jūs jau zinat, ka jūsu bērns nenāk uz skolu, tad būtu jautājums, kāpēc viņš nenāk, kas notiek. Kārtība ir tāda, kad mēs saucam grupas audzinātājs, nodaļas vadītājs finālā galu galā pie vietniekiem, pie mums. Mēs saucam uz pārunām, ja jaunietis ir nepilngadīgs, tad, protams, tiek aicināti arī viņa vecāki. Runājam, kas ir pa lietu, varbūt jaunietim ir nepieciešama kaut kāda palīdzība, ko var sniegt mūsu atbalsta personāls. Ja nekāds uzlabojums nav, tad mēs rakstam vēstuli, informējam, jo ja viņš nenāk uz skolu, tas nozīmē, ka viņš ir nesekmīgs. Un ja viņš nevēlas mācīties, tad mēs esam rakstījuši vēstuli, kur aicinam ierasties, ja jaunietis nepilngadīgs kopā ar jums, pie grupas audzinātājs, pie mums. Runājam, lemjam, ko darīt. Galu galā, ja viņš nevēlas mācīties, tad viņš var pats un ar jums kopā uzrakstīt iesniegumu, kad vēlas pārtraukt mācības. Ja viņš vēlas mācīties, tad mēs runājam, nospriežam, dodam viņam termiņu, kādā viņš ar šo savus rezultātus sāk, kas viņam ir jādara, lai viņš būtu sekmīgs. Jo, ja viņš nenāk, viņš ir nesekmīgs. Ja viņš ir nesekmīgs, tad mācību gada beigās vienalga mēs tiksimies, vienalga jūs saņemsiet vēstules, un mēs būsim viņu spiesti atskaitīt, jo, kā es teicu, uz 2. gadu tehnikumā nepaliek. Ja jums ir šāda situācija, sazināties ar savas grupas audzinātāju, runājiet, un kas tur pa lietu, varbūt varam jaunietim palīdzēt. Jā, un vienreiz mēnesī mums ir administrācijas tikšanās ar audzēkņiem, kam ir problēmas ar mācībām vai ar kavējumiem. Kādā līmenī kārto matemātikas eksāmenu nobriedz? 2. kurs kārto vispārīgo līmeni, izņēmums ir komercdarbinieku grupas, kuriem eksāmens ir 3. kursā un 3. kursa. Tātad komercdarbinieki jau mācās un kārto optimālā līmeņa matemātiku, un tieši tāpēc 2. kursu beidzējiem 4. vai arī atsevišķām grupām jau ir 3. kursā šis izlīdzinošais līmenis līdz optimālajam, lai viņiem visiem ir iespēja kārtot šo optimālo līmeni. Ja būs atbrīvošana no valsts eksāmeniem, tad būs vidēja izglītība vai ne? Vidējā izglītība būs tikai, ja viņš vēlēsies, teiksim, startēt tālāk, viņam nebūs certifikāti par eksāmenu kārtošanu. Par apdrošināšanu. Tātad, ja ir noticis nelaimes gadījums mācību procesa laikā, tātad tad, kad ir stundu laikā vai prakses laikā, tad noteikti tiek saukti ātrā palīdzība, vai tas ir skolā, vai tas ir prakses vietā, vai jaunietis tiek vests uz medicīnas iestādi, visticamāk, ka tā ir prakses vieta, tad ir ārsta izraksts. Ja jūs tur, dakteris, teiksim, ārsti sniedz kaut kādu sniedz pakalpojumu par medicīnisku palīdzību, par kuru tiek izsniegts čeks, respektīvi jūs maksājat naudu, tad mūsu tehnikuma mājas lapā jūs varat atrast iesniegumu veidlapu, kuru ir jāizpilda, jāpievieno klāt čeks un jūs iesniedzat baltai. Un tad balta izskata atbilstoši saviem noteikumiem, kā jau katra apdrošināšanas kompānija, un tad, man liekas, atkarībā, kas tur noticis, kaut kādu procentuālo daļu viņi sedz. Bet tas attiecas tikai uz mācību stundām. Ja viņš pēc mācību stundām, ejot pa ielu, pakritīs, nedod Dievs, kaut kas notiks, tas nav mācību stundu laikā.
Atkal par matemātikas eksāmenu. Šajā gadījumā nav 11. un 12. klases eksāmens, ir vai nu vispārīgā līmeņa matemātikas eksāmens vai optimālā līmeņa matemātikas eksāmens. Jā, un tas, ko jau teicu, tātad 2. kursā lielākā daļa kārto vispārīgā līmeņa matemātikas eksāmenu. Tā atkal par matemātiku 4. kursā. Dāls apgalvo, ka tiešsaistes stundas nenotiek. Šajā gadījumā pats es neprecizēšu, par kuru skolotāju ir runa. Droši zinu, ka skolotājs vada tiešsaistes stundas tad, kad viņam tās ir paredzētas. Ir Teams saite, kas ir ievietota Maiklubā jauniešiem. Un, ja puisis apgalvo, ka stundas nenotiek, tad visticamāk viņš absolūti nekādā veidā nav mēģinājis pieslēgties šīm saitēm. Tātad nav tā, ka tikai skolotājs kaut ko atsūta un pēc tam prasa pretī. Jā, šis skolotājs patiešām ir pieejams online tajā brīdī, kad ir stunda. Jā, vai pagaidām ir viena medmāsa uz visu tehnikumu. Jā. Jā, Šobrīd deglavielas atsevišķa struktūra mums nav. Mums ir vienots ēku komplekss. Ēkas ir savienotas, līdz ar to medmāsai nav problēmas vai nu atrast viņu, vai medmāsai ierasties tur, kur tas ir nepieciešams. Nākamais jautājums. Jā, sapratu jautājumu. Jā, tātad, ja ir pārgājis no citas mācību iestādes uz mūsu tehnikumu, pateikšu uzreiz, pašvaldība nepiešķir nekādas stipendijas. Stipendijas piešķir Izglītības ministrija ar noteikumiem. Un šajā gadījumā tas, ka pagājušo gadu viņa ir mācījusies citā tehnikumā ar vidējo vērtējumu redzu 7, tas šobrīd, diemžēl, nekādā veidā nepāriet šai meitenei līdzi uz mūsu tehnikumu, jo MK noteikumi paredz, ka ja jaunietis tiek ieskaitīts no jauna kādā citā mācību iestādē, viņš saņem minimālo stipendiju, pirmo stipendiju piešķiršanas periodu. Tātad, ja viņa pārnāca septembrī līdz decembrim, meitenei ir minimālā stipendija. MK noteikumi citādāk neparedz. Renāta, tālāk. 2. kursam nenotiek viesmīlība angļu valoda, kad varētu būt nākamnedēļ. Nākamnedēļ jau būs šīs stundas. Nākamnedēļ ir skolotāji, jā, ir skolotāji, nākamnedēļ jau būs pirmās stundas. Nākamais. Vai šogad tiek plānots attālināts mācību process? Kā tāds attālināts mācību process šajā mācību gadā netiek plānots, jo, vienīgi pārceltā darba diena, kas būs no 17. novembris, tiek atstrādāts 8. novembrī. Tur mēs plānojam kā projektu dienu, kad jaunieši pilda skolotāju uzdotos darbus, bet šobrīd nav tādu indikāciju valstī, ka mums vajadzētu organizēt attālināto mācību procesu. Vai lūdzu būtu vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad paldies par jūsu klātbūtni, un kā visi kolēģi teica, lūdzu, ja ir kaut mazākā problēmiņa, jautājums, nesaprašana, droši rakstiet, zvaniet, visi mūsu kontakti ir pieejami mājaslapā, var nākt klātienē izrunāties, jo ātrāk mēs saņemsim jautājumu vai problēmu, jo ātrāk un efektīvāk mēs varēsim to risināt. Un paldies! Un ceru, ka jūs atbalstīsiet savus jauniešus, mudināsiet viņus tomēr sekot līdzi mācībām, sekot līdzi iekšējās kārtības noteikumiem, un ar visiem es ceru vai nu šogad vai pēc laika tikties izlaidumā. Tā kā paldies jums! Paldies un jauku vakaru!